nav savienojums, gan šitiem. Nu, Arī šim nav, tad jau uz tapas droši vien. Pirms ceļojuma ir jānomaina ķēde un kasete. Un kas to lietu dara? Profesionāls. Un tagad tiek mainīta, ņemta vecā kaseta nost. Tiek mēģināts noņemt veco kaseti. Grieziens un ar ļoti veiklu roku kustību un palīgu instrumentiem kasete tiek noņemta. Ko mēs šeit redzam? Slavens treneris, velo meistars, ceļotājs. Eiropas čempions. Jā, es skatījos. Paldies. Milimetri beigās izcīnīja. Jā, bet meitenē ir raksturiņš. Iet līdz galam. Esmu Valmierā. Vidšajā stacijā. Baudam ļoti garšīgo viršu kafiju. Tur iekšā. Protams, lādējās mans velo akumulātors. Laiks ļoti labs. Šodien atsākam, ja turpinām velo ceļojumu ar elektrovelosipēdu. Nav ne jausmas, kur braukšu. Zinu, ka šovakar būšu kaut kur Limbažos un vakarā izlemsim, ko darīsim rītā. Tā vispār jūtos ļoti labi. Laiks labs. Šodien bija tāds mazs fokus. Braucot cauri Valmierai, aizmugurējā soma nokrita. Kaut kur uz bedres palicās, un viena meitene palīdzēja un atnesa, kamēr es kāpu no velosipēda mums. Paldies viņai. Tāds kopskatiņš. Vai nav jauks galdiņš? Te viens ar riteni atbraucis, skaidrs. Un te no galdiņa pa labi tāds kā varždīķis. Dzirdu, kad vardītas knakšķi. Šī vietā Valmierā esam pirmo reizi. Nospildes stacija. Viss tur ir, bet nav tik ērti kā citās uzpildes stacijās, jo ienes savu akumulātoru, bez pārdevējas palīdzības uzlādēt nevar. Nav brīvu kontaktē telpā. Lūk tā. Turpinam dzert kafiju. Ceļā uz Dikļiem. Kas šodien? 5. jūnijas. Margati. Lasot no otras puses 100 gramu. Nezinu, kāpēc šo dienu citi sauc par dzērāju dienu. Lai nu tā būtu. Vēl kilometri 15 līdz Dikļiem. Iebraucām Dikļos, viens no Latvijas lepnumiem. No Valmieras puses, lūk. Lūdzu! Apstīsimies, vai Dikļu pils ir atvērta apmeklētājiem, jeb nav. Pēdējo reizi, kad bija, tad bija ciet. Šodien samīti. Vēl tikai 60 kilometru. Līdz Limbažiem un pa Limbažiem sataks sanās. Griežam pa kreisi. Ciešanu. Tā, lejā dītīt. Pilī no otras pusītes. Izbraukt kā kungs ar karieti cauri pils vārtiem, skaisti. Galdiņi ir,
apmeklēt vai nav. Nu, jā. Atstājam pils teritoriju, izbraucam caur vārtiem un pa kreisi ārā līdz Limbažu šosejai. Kreisi vēl kādi 10 kilometri. Iebraucam Limbažos no Valmieras puses. Labdien, kur informācijas centrs? Kur kaut kur? Ir, jā? Kur tas tornis? Kur tas tornis? Paldies! Limbažos, Torņa ielā. Kas tad te? Velosipēds pa infocentru, jā. Īsim. Parādīšu tam kaut ko vadē. Cauri Limbažiem braucam tomēr uz Tūju. Tūjā kempingā jāmaksā 15 eiro, bet toties varam gulēt cik ilgi gribam. Rītā kaut visu dienu dzīvojam pie jūras. Te ir kontakts. Te man Bosch aparātiņš. Un te kaut kas mirgo. Redz, gandrīz tukšs šodien akumulators. Jā, nobraucam 121 kilometru. Rītā virzienā uz Rīgas pusi. Skaista jūriņa. Ejam uz velosipēdu. Sajūtas labas. Šīs patīkamais velosipēds man atvizināja līdz jūrai. Labrītiņ. 6. jūnija rīts. 7:21. Kājām šodienas plāns. Domāju. Viens no variantiem ir braukt gar jūru, tad Ādaži, Salaspils un tā tālāk skatīsimies. Daudz vietu šodien. Viss bija ļoti jauki. Velosipēds bija nelielā drošībā. Pieķēdēts pie koka bija. Pieķēdēts pie koka. Pārsekts. Jūra aizvien tur vēl ir. Te pa spraudziņu varam paskatīties. Tagad laiks brokastiem. Uhtī! Ārā liela vēja. Pagaidām dzeram rīta kafiju. Paskatīsimies, kas te ir. Sabuntojusies jūra. Ui, kā pūš vēja. Viņiem arī daudz tur
jau tik. Oi, uz tā foniņa. Kā jūra trako. Turpina līt. Jau nesen sāka kārtīgi līt. Apsardzām velosipēdu. Pelts, lapa. Nezinu, ko darīt. Laikam šodien būs jāpaliek šeit tuvjā. Bušujiet, jā. Neredzu labu galu. Zvejgadautā, 6. jūnija rītā atstājām kuroru zonu Tūjo. Bija jauki, ja neskaitā no rīta lieli vēji, negaiss, lietus. Tagad svīt saulīte, viss ir ok. Tagad vajadzētu aizbraukt līdz Ādažiem. Virsjā uzpildes stacijā. Kārtējās ierastās darbības. Kafija, uzkodas, uzlāde. Nu, tā ir Saukrustos, pamatīga. Saukrus novads. Nezinu, kāda satiksme. Nu, kas te mums atkal ir ko? Virs kafija. Un ēdam arī burgerīti, Vista. Lādējās tur. Salaspils pils. Brauksim pa kreisi. Uz Daugavpils pusi. Nu, posms no Ādažiem līdz Salaspilī vienkārši ir pašnāvniecisks. Braukt ar velosipēdu tādā mašīnu plūsmā. Tur jābūt ēdēm. Vēl ar šitādu noklātu velosipēdu. Ar tiltu. Braucam caur Ogrei. Pagaidām zaļais. Cerēsim, ka tiksim pāri. Kas pa plašumiem? To pat vēl Ogrē. Tādu Ogru 1,5. Uz redzēšanos Ogrē līdz nākamai reizītei. Oi, kas pa mašīnu plūst. Nu, esam jau ķegumā. Cik tu nu vairs līdz skrīveriem? Kas te nu? Esam Lielvārdē.
Braucam pāri Grauzupītei. Skaista ir arī tā Lielvārde. Kāpēc? Tāpēc, ka ir veloceliņš. Turpinām braukt caur Lielvārdi. Tā labi. Putnu dārzs. Un gara tā Lielvārdi, jā. Latvijas. Vēl Lielvārde. Foršs skats uz Daugavu. Brīnišķīgi. Tā maza pausīte uz Rīgas Daugavpils šosejas. Tur velosipēds, esmu Ogres novadā. Nobraucu 90 km. Līdz nakts mājām vēl 50. Doma nakti pavadīt Skrīvideles pie radiniekiem. Domāju, ka 50 km vēl varēšu nobraukt. Nu tālūk. Dendroloģiskais parks Skrīvideles. Iekšā nebrauksim nekur. Esat klāt. Gotiņu ražotne. Pa labi. Un veikals arī. Lūk, dīvaļa supīte. Šīs dienas maršruta galapunkts. Šodien būs veikti 142 km. Pa 20 km vairāk kā vakar, jo vakar bija 121. Rīvera centrs gandrīz. Jauns asfalts centrālajā ielā. Pilnīgi neticami. Skolnieki jau. Tāpēc viņi te var skraidīt. Principā centrs, tālāk priekšā dzelzceļš. Čersojam dzelzceļu. Tagad esam centrā, jā. Tagad griežamies pa kreisi pie radinieka.
Jāņa jaunais patents. Lūk, cilvēks ar šito te sataisīja. Skaldīšot malku. Man jau pagaidām skaidrības īpašas nav te. Tā. 7. jūnija rīts. Saimnieks no viesnīcas man izlaidīs ārā. Un došos savā gala mērķī uz Smilteni. Jā. Paldies šī mājai, hotelim, viesnīcai, kā mēs viņu sauksim. Vēlreiz skats uz braucēju un saimnieku. 7. jūnija rītā izbraucam no Skriveriem. Noslēdzošā diena. Braucam uz Smilteni. Caur Madlienu, Zaubi, Augšlīgatni, Bērskroks. Šī ir Daugavas iela. Mana krustmeita. Satikām Skriveros. Kā ieskrējāmies no kalniņa. Apdzīvota vieta Madliena būs. Ceļš P32 Madliena. Veikals Elvī. Madliena. Kaut kāds tirgus. Nu, ko es varu teikt? Kā jau visos tirgos. Ēdamais, dzeramais, puķis, drēbes. Ko redzam? Ķeipeni. Nu, tā kā paugodiņā visu laiku iet. Kamerā nav redzams. Tad 2-3% ir uz augšu. Varbūt 3. Nu, tagad 4 var būt. Labi, Ķeipenes pagastu pārvalde. Līgatne 40 km. Tur arī man jābūt. Jau iebraucam Cēsu novadā. Nu, un sākas te tie līkumainie ceļi. Asfalts jau labs. Bet ar automašīnu tie vienkārši galvarēps no līkumiem. Nākamā apdzīvotā vieta – Zaube. Lūk tā. 25 km līdz Līgatnei. Apskatīsimies, kas ir Zaubē pamainījies. Nu, atstāja tādu sakoptas vietas iespaida. Uzmanības sevi strādā, kā jau parasti šajās mēneša dienās. Līgatne 27. Nu, kas ir mainījies? Uzlietas asfalts ir. Kopš teiz pēdējo reizi bija. Tas jau ir liels plus. Pie tam kvalitatīvs. Saldējums no 79.
200 metru skorpions. Un reiz kritas skorpions. Cilvēku nav. Atkal kārtējā apdzīvotā vieta. Sauc uz Nītaure. Arī šeit ir labots asfalts. Un tā aiz Nītaures pa labi taisnā virzienā līdz Līgai. Visas vecās celtnes ir perfekti celtas, labi saglabājas. Nav tā kā šodien daudzas lietas pļak, gatavs, un pēc laika viss sabrūk. 45 km/h. Klauna mašīna, bet arī augšlīgatne. Turai būsim uz lielās štrāsas. Tas ir apturēts. Ieriķu gals, jā. Kameriņas saliktas. Ļoti prātīgi brauc visi. Degviela šeit viena no lētākām. Eiro 50, ne, Eiro 62, 95. Mašīnas traumas lielas. Kas tur ir tā vietā?
Esam Bērskrogā. Pa kreisi mans gobiņš. Iešpricēsim drusciņu. Jau var nobraukt tikai 20 kilometrus vēl. A līdz mājām ir 40. Opa, esmu Bērskrogā. 101 kilometru esmu norolējis. Trešā diena. Un tagad izņemu no kastītes viens. Ļoti daudz kārtas. Skaitās dubultais burgers. Čekiņš šoreiz 9,58. Tā, melnā kafija 2,59, vistas burgers dubultais 6,99. Kā tiksim visi galā? Hip hip hurrā, ko mēs redzām, Smiltenes novads. Ak, vai cik žēl, ka tripiņš beidzās. Hop, hop, hop! Karam, pam, pam. Vai tik nav pagrieziens uz Smilteni? Jā, jā. Pie labas muzikas mēs tuvojamies dzimtajai mājai un dzimtajam novadam. Lūk, Smiltene 6 kilometri. Jā, jā, tieši tā. Ar motoriem, meitenēm un mašīnām. Mums vai sveiciens, dzēgums es Un te atkal laimīgais smiltenietis. Ko dara? Finišē kārtējā veloceļojumā. Lūk, nopīkstēja 135 kilometri. Šodien atceļoju no Skrīveriem. Caur Marlienu, Zaubi, Augšlīgatni, pēc tam uz Bērskrogu, līdz Smiltenes krustam, un tagad tur tālumā mājās.